Ar nākamo vingrinājumu kompleksu sajūties kā Holivudas zvaigzne. Pēc līdzīgiem vingrinājumiem vingro gan Madona, gan Gvineta Paltrova. Šodien arī tu kopā ar Santu. Pirmais vingrinājums ķermeņa augšdaļas tvirtumam. Pacēl rokas plecu platumā un sāc kustināt tās pamīkšķi uz vienu pusi uz otru. Kad būsi pieradusi, iesaisti arī ķermeņa augšdaļu. Noliecoties sānus uz vienu un uz otru pusi. Ātri vien sajūtīs vēdera sānu muskuļus. Turpini izpildīt vingrinājumu 30 līdz 50 sekundes. Ja vēlies izaicinājumu, izpildi to pašu ar paceltu kāju. Nākamais vingrinājums atkal veltīts ķermeņa augšdaļai un tvirtam viduklim. Rokas plecu augstumā, kājas vismaz plecu platumā. Un liecies sānis un ar plaukstu izpildi it kā sitošas kustības. Ja vari vairāk, 2 reizes sānis, tad augšā un lejā. Izpildi vingrinājumu minūti līdz 2. Nākamais vingrinājums joprojām vidukļu attīstīšanai. Nostājies taisni, saliec rokas, pacel vienu virs galvas, vienu pie vidukļa un liecies sānis, mainot rokas uz vienu pusi, uz otru. Mēģini noturēt kājas un gurnus nekustīgus. Kad vingrinājums sanāk, palielini tempu un amplitūdu. Izpildi vingrinājumu minūti līdz 2. Nākamais vingrinājums attīstīs ne tikai korsets muskultūru, bet arī rokas, plecus un krūšu daļu. Pacel rokas uz galvas un veic vieglas rotējošas kustības apkārt savam ķermeņa viduslīnijai. Mēģini noturēt gurnus nekustīgus uz vietas. Izpildi 10 reizes uz vienu pusi, tad sāc griezties uz otru pusi. Kopumā izpildi 30 reizes uz katru pusi, mēģinot atrast sev ērtāko amplitūdu.
Nākamais vingrinājums attīstīs pilnīgi visu ķermeni, tīpaši muguru un vēderu. Noliecies ar viegli ieliekt nopaļotu muguru pie saliekta ceļa, satver kāju pie apakšstilba, nostiep pirkstgalu, atcel no grīdas un cilājies uz augšu un uz leju, reizē ceļot kāju un muguru. Izpildi vingrinājumu vismaz 20 reizes ar katru kāju. Vēl viens vingrinājums, kurā iesaistās visa ķermeņa muskultūra. Nostājies taisni, pacel rokas plecu augstumā, pacel vienu kāju, saliek celī, nostiep pirkstgalu un veic punktēšanu sānus uz vienu pusi, uz otru. Kad esi pieradus pie šīs kustības un vēlies pamainīt intensitāti, pieliec klāt pretējās rokas kustības. Izpildi vismaz 20 līdz 30 reizes uz katru pusi. Nākamais vingrinājums – efektīgākais no vingrinājumiem kāju un dibena muskuļu attīstīšanai. Izliec kājas plati ar pirkstgaliem uz āru, pacel rokas plecu augstumā un veic dziļu plijē. Augšā uzceļoties atstāj ceļus viegli ieliektus. Ar atpūtas pauzēm kopumā var izpildīt 50 līdz 100 reizes. Nākamais vingrinājums – presītes trenēšanai. Ieņem balsta pozu. Tavs plauks atrodas tieši zem pleciem un ķermenis izveido vienu taisnu līniju. Novieto ceļus pie grīdas un atcel līdz taisnai līnijai. Turi vēderu stingri ievilktu un neizlieties muguras lejasdaļā. Ja tas šķiet pa vieglu, pārnes svaru ar rokām uz priekšu, atnāc atpakaļ, pieliec ceļus pie grīdas un atcel nost. Pildi vingrinājumu pēc iespējām no 20 sekundēm līdz 2 minūtēm. Nākamais vingrinājums – ķermeņa augšdaļas un korseta stiprināšanai.
Nostājies uz rokām balstā, ar taisnu ķermeni ievilktu vēderu. No galvas līdz ceļiem viena taisna līnija. Atcel vienu roku no grīdas, izstiep sānis, aizver pie pretējām ribām, atver vaļā un noliec pie grīdas. Ja tas šķiet pa vieglu un tev muguru un vēders ir pietiekami spēcīgi, dari to pašu ar taisnām kājām. Izpildi vingrinājumu ar katru roku 15 līdz 25 reizes. Nākamais vingrinājums ķermeņa lejasdaļas stiprināšanai. Apgulies uz sāna, ar viegli ieliektu apakšējo kāju, noliec rokas stabili, atbalsties pret grīdu un pārbaudi, lai tev mugura lejasdaļā neizliektos, sasprindzina vēderu. Pacel augšējo kāju, nostiep pirksgalā un veic vieglas apļuveida kustības sev pieņemamā tempā. Kustini kāju 15 līdz 30 sekundes. Tad griez uz otru pusi. Nākamais vingrinājums presītes trenēšanai. It sevišķi sajutīs vēdera sānu daļas. Apgulies uz sāna, atbalsties ar elkoni un plaukstu pie grīdas. Otru roku aizliec aiz muguras un nospied plecus uz leju, paceļot krūtis uz augšu. Uz izēlu pacel taisnas kājas, pārbaudi, lai tev mugura nav izliekusies. Un sāc stiept pirksgalu pie ceļa. Vienam celim skatoties uz augšu, otram uz leju. Kad būsi izpildījusi 5 reizes ar katru kāju, vienkārši samaini rokas, pārliecoties uz otru sānu. Neaizmirsti nospiest plecus uz leju un izaugt krūtīs uz augšu. Atkal izpildi 10 reizes un griezies pretēji. Kopā vingrinājumu var izpildīt 100 reizes.